Šo tēmu turpinot, mēs studijā šovakar esam aicinājuši Latvijas Universitātes rektoru Mārtu Auziņu un profesori Māju Kūle. Jūs arī skatījāties sižetu, pakomentēsim to, bet es sākumā gribu nolasīt 27. marta Letas ziņu. Rakstīts ir Izglītības un zinātnes ministrijas studiju kvalitāti Latvijā vērtē kā augstu. Izglītības un zinātnes ministrijas augstākās izglītības departamenta direktors personā te tiek teikts, ka atsevišķās studiju programmās Latvijā iespējams pastāv kvalitātes problēmas, taču daudzās programmās kvalitāte ir ļoti laba. Nu, tad pateikts ir, bet kurš strīdēsies? Kaut kur jau ir labi, kaut kur slikti. Varbūt, ka tik tiešām, bet tas virsraksts ir tāds. Kvalitāte ir laba. Varbūt, ka par velti mēs te runājam par to, ka reformas nepieciešamas. Es domāju, ka tie jaunie cilvēki, kas izvēlās studēt nevis Latvijā, bet braukt ārzemēs, braukt studēt uz ārzemēm, ir tie, kas patiesībā ar savu vērtējumu pasaka, kā Latvijas sabiedrība, kā Latvijas skolu beidzēji uztver Latvijas augstskolas. Un ja viņi uztver, un ir acīm redzams, ka viņi uztver, ka kvalitāte daudzos gadījumos varētu būt augstāka, tad mums ir jārēģē. Mums kaut kas šajā situācijā ir jādara. Es gan gribētu teikt mazliet savādāk. Man liekas, ka mums ir ļoti liels, labs potenciāls šeit Latvijā, arī starp mācību spēkiem, starp profesoriem, starp zinātniekiem. Es arī savus studentus, doktorantus esmu vedusi uz Laterānu universitāti Romā, nu pat uz Tībingenas universitāti, uz Berlīnas universitāti. Un saprotiet, salīdzinājums ir, un ne tikai viņi aizbrauc, bet viņi ļoti daudz ko saka labu par Latviju. Bet man liekas, precīzāk ir teikt tā, ir švakas vietas, bet ir arī ļoti labas vietas. It sevišķi mazajās fakultātēs, ja? Nu, piemēram, kaut vai mūsu vēstures filozofijas fakultātes vēsturnieki, vai tad viņi nav Latvijas ekscelentākie vēsturnieki un tam līdzīgi. Patiesībā runa ir nedaudz par kaut ko citu, kā man šķiet. Tad, kad jūs sakiet, ka mums ir ļoti labi akadēmiskie cilvēki, gan pētnieki, gan profesori, tā ir viennozīmīga taisnība. Jautājums, vai tie 6000 akadēmiskā personāla, kas Latvijā visās augstskolās kopā ir, pietiek tādam augstskolu skaitam, kāds Latvijā pašreiz pastāv. Jo šeit ir ļoti precīzi redzami skaitļi. Kā es teicu, Latvijā ir 6000 akadēmiskā personāla saskaņā ar ministrijas datiem. Ja mēs paskatāmies vidēju Latvijas universitātes lielumu augstskolu Eiropā, piemēram, Upsalas universitāti, Helsinku universitāti, Heidelbergas universitāti, pēc studentu skaita apmēram tikpat lielas. Katrā no viņām ir 4000 akadēmiskā personāla. Visā Latvijā kopā 6000, vienā universitātes lielumā. Bet ko darīt tad? Nu, es saprotu, valsts augstskolas te jau policijas akadēmija likvidēja. Nu, tur citiem iemeslu dēļ, bet likvidēja. Valsts augstskolas, kuri valsts budžeta līdzekļi, saprot, ka var, bet privātās. Nu, viņām var vienīgi atņemt licenci, pāratestāciju veikt un pateikt, jums tā programma ir švaka, kontaktstundu nav pietiekama, kas tāpēc arī problēma. Tās samazinās šobrīd, ja? Nu, tad taisam jūs ciet. Piemēram, kontaktstundas nesamazinās, jo ir precīzi noteikti normatīvi, cik ir jābūt kontaktstundām, un es nedomāju, ka kāda augstskola tie normatīvi joprojām ir par to, taču tikai tajā plānā bija runāts, ka jānosaka ir minimālais kontaktstundu skaits obligātais. Normatīvi ir, un es nedomāju, ka kādas augstskolas būtiski šos te normatīvus pārkāpj. Runa ir par to, ka pie ļoti ierobežotiem resursiem, un es te runātu ne tikai par finanses resursiem, bet arī par cilvēku resursiem, un viņi ir grūtāk iegūstam patiesībā nekā nauda, jo pietiek valdībai mainīt attieksmi pret augstāko izglītību, un tā daļa no budžeta, kas ir vajadzīga augstākai izglītībai, patiesībā absolūtos skaitļos ir stipri neliela. Tas ir izdarāms darbs, ja ir politisks lēmums. Bet arī pašā laikā šos te akadēmisko cilvēku skaitu palielināt ir ļoti grūti. Tas nav process, tā nav lieta, ko var izdarīt tā uz sitienu, gada, 2 laikā. Un rezultātā ir nepieciešama resursu koncentrācija un pirmkārt cilvēku resursi. Par cilvēku resursiem dažādi var domāt, bet man liekas, mums nevajag būt tik milzīgiem nihilistiem. Protams, es personīgi domāju, ka šo te studiju programmu ir par daudz. Es savulaik sēdēju licencēšanas komisijā, man liekas, ka viņas vairojas. Toreiz bija ideja tirgus visu sakārtos. Bet nevar arī attiekties tā, kā Mārcis Auziņš, kā man saka, Eiropas Universitāšu asociācija izdevumā saka. Mums tikai 40% mācību spēka atbilst Eiropas vidējiem līmenim. Nu, ko tas 60% atšausim? Nu, klausieties, poļus ievedīsim, ķīniešus ievedīsim. Nu, mums taču ir jādzīvo ar saviem Latvijas mācību spēkiem.
jūs esat Latvijas universitātes profesori. Tad pajautājiet Mārcis Mauzņam, ko viņš sakarā saka. Ja jūs apskatījāties Eiropas Universitāšu asociācijas šo te izdevumu, kurā bija nosaukts Ribickis par Tehniskās universitātes rektoru, diez vai Mārcis Mauzņš to būtu darījis, Jānis Vētra. Nu labi, tas tāda taisnošanās. Tā nav taisnošanās. Tā nav taisnošanās. Es gribētu teikt, ka ja jūs citējat Mārcis Auziņu, tad citējat Mārcis Auziņu. Nevis kaut kur, kaut kādās vietās saklausītas Bet sakiet, labi, to jūs tāpēc pēc tam varbūt bez raidījumu par šo rakstu parunāsiet. Bet varbūt, ka mums ir pa daudz studentu. Es saprotu, ka viņu samazinās, tas ir potenciālais skaits samazinās, cipars absolūtais. Bet Latvijā, uz vienu cilvēku ņemot, 90 000 Latvijā, tagad cik ir palikuši, es nezinu, grūti pateikt, 2 miljoni vai mazāk jau no te. Latvijā pašais studējošo no visiem Latvijas iedzīvotājiem starp 4 un 5%. Tas ir absolūti Eiropas līmenis tāds? Tas ir pašreiz vidējais Eiropas līmenis. Līdz ar to teikt, ka Latvijā ir par daudz studentu vai par daudz izglītotu cilvēku, nav nekādu pamatu. Jautājums, vai mēs tiem 4-5% Latvijas iedzīvotāji, kas studē augstskolās, spējam nodrošināt kvalitatīvu izglītību. Kvalitatīvu, kas ir konkurētspējīga Eiropā. Un šobrīd es pieņemu, ka daudz eksperti teikuši, ka tas tomēr neatbilst patiesībai. Par kvalitāti? Par kvalitāti, jā. Es domāju, ka atbilst un pietiekoši labi. Daudzos aspektos doktorantūra, protams, mums nav pietiekami beidzēju doktorantūrā, bet man liekas arī tādu augstskolu reformu virzīt ar tādām, kā te arī ekrānā izskanēja, ar politiskām metodēm. No augšas mēs tagad uzkonstruēsim, mēs piespiedīsim. Latvijas universitāte savulaik nāca ar ideju viena lielā visas Latvijas universitāte. Atcerieties, kas sanāca? Ja? Kas sanāca? Bija tāda ideja, bija. Saprotiet, visas augstskolas apvainojās. Es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šai reformai ir jānāk no lejas, ir jāieinteresē cilvēki, ir jāveido nevis šīs studiju programmas un viņu akreditācijas, bet jātaisa plašāki, teiksim, virzieni. Bet kāda ir ideāla augstskola? Mums šī reforma, es pieņemu, ka visi tomēr teiks, ka viņi ir, labi, jūs sakat, ka daļai viņi var būt. Bet reforma kā tāda ir vajadzīga, varbūt pa labumu un sliktumu ir tas strīds par to, kā tipa augstskolas mums ir vajadzīgas. Vai tā saucamās pētnieciskās vai nozara augstskolas. Par to arī tāds akadēmiskā vidē strīds. Kādai jābūt tai ideālai augstskolai, kas būtu konkurētspējīga, sagatavot konkurētspējīgus speciālistus un tā tālāk? Nav vienas ideālas augstskolas, bet tas, kas Latvijā pietrūkst, ir augstskolas precīzas tipoloģizācijas. Ir reģionālas augstskolas, kurām ir sava misija un sava sūtība. Ir nozara augstskolas, kurām atkal ir sava sūtība. Un ir augstskolas, kuras varētu pretendēt uz šī zinātnes universitātes statusu. Un katrai no viņām ir jābūt precīzi nodefinētai, ko sabiedrība no viņas sagaida, ko sabiedrībā šīs augstskolas spēj dot un ko, ar kādiem resursiem kādas resursus valsts šīm augstskolām dod. Un ja ir dažādi tipi, tad acīmredzot ir jābūt starpībai, ko mēs dodam vienai augstskolai un ko mēs no viņas sagaidām pretī viena tipa augstskolai, teiksim, reģionālām augstskolām, un ko mēs sagaidām no nozara augstskolām. Un kamēr mums būs situācija, ka tad, kad mēs gribam salīdzināt augstskolas, mēs sakam, ka visas augstskolas taču ir tik dažādas, kā mēs viņas varam salīdzināt. Te, piemēram, mums ir viens jautājums. Bet es pabeigšu. Un tad, kad mēs sakam, ka resursi ir jāsadala, tad mēs sakam, bet visi taču mēs esam vienādi. Kā jūs variet kādam dot kaut ko pēc vienām normām un citiem pēc citām normām?